Nu, sveicināt, dārgā publika. Sestdienas diena šodien ir, un respektīvi izdomājam maukt ceļojumā, jā. Nu, uz kurien maukt ceļojumā, tas lai paliek intrigā. Nu, nekur tālu, jā, tepat pa Eiropu. Nu, es gribēju parādīt, jā, ko te es ņemu līdzi ceļojumā. Nu, es neņemu nekādas tur lielās šitās te bagāžas, jā, tur simtiem kaut kādas bikses, jā, nu, pietiks tur ar 2 apenēm, jā, 2 zeķēm, reku. Varu parādīt soma, nu, te ir fotokameras iekšā dažāds, lai varētu iemūžināt, jā, un te ir, nu, viss pārējās ūdens tur, lai ūdeni būtu, kur ielikt kaut kāds higienas preces, jā, nu, tad arī uzlējums, man ir uzlējums. Uzlējums kā suga, jā, nu, tas ir visa ceļojuma pamats, jā, respektīvi, tas ir kā iesākumam, tā ceļojuma vidusdaļā un tāpat arī ceļojuma nobeigumā. Lai ceļojums būtu izdevies un visi lidojumi, visas šīs te kontroles, jā, pārlidojumi, transferi nevar būt iedomājami bez uzlējuma, respektīvi, jā. Nu, tas ir tas, ko es tikai gribēju parādīt, tur zeķe, apene, tur žubīt kaut kādas herņas paņēmas līdzi, jā, tas tā maz svarīgāk. Nu, drīz lidojums, jā, gatavojamies lēnām, jā. Sakrāmies tulīt saliks viss somā iekšā un mauksim uz lidostu. Nu, var sakot, nu atbraucām uz lidostu, jā. Tagad ejam kāpjam ārā no autobusa, jā, nu, viss kārtībā, jā. Nu, manējā vienīgais sāk kaut ko dziedāt, ka es tur knap kājās turoties un kā es vispār taisos pār šitam te kontrolu backstage'am tikt, jā, un ka man tur neieliedīšu lidmašīnā. Es saku, mīļam, apēd cukuriņā, nomierinies, nu, stress tomēr, es saprotu, man arī stress ir. Bet, nu, tāpēc es to stresu cenšos mazināt tagad. Bet, nu, mēs saderēja beigās, jā, ja man ielaidīs līķenē, par ko es esmu 100% pārliecināts, tad es košu visu medz mēnesi. Ja man neielaidīs iekšā, jā, tad es arī kodīšu. Bet, protams, to viņi nedzirdēja. Nu, labs ir, davai, tad tālākas reportāžas no gala punkta.